Labrīt, labdien, sveiki visapkārt. Man patiesi prieks jūs sveicināt, lai arī šādi virtuāli. Mēs jau redzam daudzās ikonas, kas parādās un pieslēdzas šīs dienas mācībām. Un mums visiem ir jāsagatavojas gan izzinošai, gan arī garai dienai. Es esmu žurnāliste Kristīna Žilde Krēvica, un es būšu ceļabiedrs jums šīs dienas mācībās, kas es gribētu, lai mēs visi un jūs uz tām raugāties kā uz kaut ko, kas jūs spēcinās. Palīdzēs jums norientēties tematos, kas ir jūsu ikdienas pienākumi, bet iedos iespējams jums arī jaunus instrumentus jūsu rokās. Šīs apmācības organizē un finansē Slimību profilakses un kontrolas centrs HIV profilakses punktu attīstības ietvaros. Tātad primāri, kā jau minēju, lai palīdzētu, lai spēcinātu jūs, rastu arī atbildes uz jūsu interesējošajiem jautājumiem. Un šodien tas lielais smagsvars gulst uz mūsu lektoras Madaras pleciem. Madara Lapsa, saku labrīt. Labrīt. Vai vairāk praktiska vai teorētiska lekcija mūs sagaida, kā tu teiktu? Es teiktu gan, jo tā sākuma daļa mums ir diezgan teorētiska. Es runāšu ar jums. Es ceru, ka jūs mani ieklausīsieties, un pēc tam jau mēs pāriesim pie tādas praktiskās daļas, kas lielā mērā būs balstīta tajā teorijā, ko mēs apgūsim pirmajā daļā. Jo es skatos uz tavu darba gājumu, iespējams ļoti daudzi jau kolēģi, bijušie kolēģi arī atpazīst un zina, bet es ieskicēšu, ka Madara vada centrs Marta Liepājas filiāli, ir sociālā darba eksperta ar pieredzi gan politikā, gan atkarību profilakses jomā. Tātad no visiem šiem daudzajiem aspektiem arī tu varēsi dalīties savā pieredzē? Jā, es ceru, ka tas arī ir tas mans lielākais trumpis, ja tā var teikt. Es esmu bijusi HIV profilakses punktu Lauciņā gan ilgu laiku, es esmu bijusi viena no jūsu kolēģiem. Es esmu darbojusies politikā un esmu tajā pusē, kur ir galvenie ietekmētāji advokācijas darbam, un šobrīd strādāju organizācijā, kura ļoti liela uzmanība velta tieši interešu aizstāvībai un advokācijai. Mums ir vesela nodaļa, kas nodarbojas tieši ar šo darbu. Tā kā jā, es ceru, ka es varēšu būt jums noderīga. Paldies, Madara. Pirms ķeramies klāt tavai lekcijai, atgādināšu, ka šeit tiek veikts ieraksts. Iepalaižat garām kādu tēzi, frāzi vai kādu atziņu, nevajag satraukties SPKC YouTube kanālā. Jūs vēlāk šo ierakstu varēsiet atrast. Un šī ieraksta dēļ arī jautājumus lūdzu uzdodiet čata sadaļā, neceliet šīs digitālās rociņas. Es tos vēlāk pāradresēšu Madarai pēc lekcijas arī, vai ne? Mēs uz visiem tiem radīsim kopā atbildes. Nav gan tā, ka netiksiet ne pavisam pie vārda. Grupu darbs arī ir paredzēts pēc īsas pauzes. Kad lekcija būs noslēgusies, tad varēsim izrunāt, un jūs arī tiksiet pie vārda un uzdot tos jautājumus, kas iespējams jūsuprāt ir tādi, kurus publiski cilāt negribētos, bet atbildes ir nepieciešams. Varbūt tās ir bažas, varbūt tie ir kādi pieredzes stāsti, ar ko jūs vēlaties dalīties, un to jūs droši varēsiet darīt šajā grupu darbā pēc lekcijas, jo to mēs neierakstīsim, lai visi justos nedaudz brīvāk, iespējams, tieši kā es teicu, dalīties šajā te pieredzē un iespējams arī savās bažās. Jums ir nepieciešams apliecinājums par mācībām, un to jūs varēsiet saņemt ar mazu āķi. Dienas izskaņā būs novērtējuma anketa, lūgums to aizpildīt tikai tie, kuri būs aizpildījuši šo anketu saiti. Uz to mēs jums iedosim, izstāstīsim visam savs laiks. Tātad aizpildām anketu un tiekam pie apliecinājuma. Un vēl neliels bonusiņš. 3 aktīvākie jautājumu uzdevēji tiks pie vērtīgām balvām. Es teiktu, tāpēc vien ir vērts klausīties uzmanīgi un būt arī aktīviem jautājumu uzdošanā. Bet nu ko, tagad gan visu esam noskaidrojuši, organizatoriskās lietas ir zināmas. Madara, vārds jums. Paldies, paldies. Labrīt vēlreiz. Es tiešām priecājos šeit būt. Pavisam noteikti jūtos mazliet dīvaini uzrunājot jūs šādā veidā, bet man ir prieks jūs savā ziņā redzēt. Un tas, ko Kristīna arī teica, ka es domāju, mēs varam paļauties uz to, ka iespējams kādas lietas jums jau būs zināmas un jau būs pazīstamas, jo advokācijas joma ir tā, kurā HIV profilakses punkti darbojas. Kāds vairāk, kāds mazāk. Un šī diena varbūt būs tikai tāds apliecinājums un apstiprinās to, ka jūs esat advokācijas darbinieki, tikai dos kādus konkrētus vārdus un nosaukumus tam, ar ko jūs šos mēnešus, gadus, cik nu katrs no jums ir darbojies advokācijas lauciņā. Tas, uz ko mēs šodien paraudzīsimies, ir tas, kas tad advokācija ir veselībā, sabiedrības veselībā un kāpēc tieši šis te pašvaldību līmenis ir izšķirošs HIV profilakses punktiem. Advokācija nav tāds protesta troksnis, kā mēs dažkārt domājam. Tā ir mērķtiecīga, plānota ietekme, kas ir balstīta datos, stāstos un sadarbībā. Un šī ietekme tiek veikta, lai mainītu politiku, lai mainītu lēmumus un lai mainītu resursu sadali sabiedrības labā. Advokācija nav par skaļumu, tā ir par precizitāti un mērķi.
mēs ne tikai aizstāvam savu darbu, mēs veidojam sabiedrības izpratni par kādām lietām un sistēmiskas pārmaiņas. Kad mēs runājam par advokāciju, vispirms ir jāatceras, ka tā nav skaļa protesta akcija, tā nav kustība, un tā nav tikai viena informatīva kampaņa. Advokācija ir plānots, apzināts un sistemātisks darbs, process, ar kura palīdzību mēs ietekmējam politiskus, administratīvus vai sabiedriskus lēmumus, ar mērķi uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Tā ir sociālo pārmaiņu stratēģija, kas ir balstīta zināšanās, pierādījumos un sadarbībā. Advokācija nozīmē, es ne tikai redzu problēmu, bet es arī zinu, kam par to ir jāstāsta, kādā veidā un ar kādu mērķi, lai šī problēma tiktu risināta. Advokācija nav spontāna darbība, tā nav tikai reakcija uz notikumiem. Tā ir strukturēts process, kurā tiek izmantoti dati, cilvēku pieredze un politiskā analīze, lai ietekmētu tos, kuru varā ir pieņemt lēmumus. Advokācijas mērķis nav panākt, ka visi mums piekrīt, bet gan radīt izpratni un nodrošināt, ka mūsu jautājums tiek iekļauts dienas kārtībā, gan politiski, gan arī praktiski. Advokācija ir apzināts process, kas vērsts uz to, lai ietekmētu cilvēkus, kuri pieņem lēmumus par politiku, par resursiem, par pakalpojumiem, veicinot sociālo taisnīgumu un tādu iekļaujošu sabiedrību. Un šī definīcija ļoti precīzi raksturo HIV profilakses punktu realitāti. HIV profilakses punktu darbinieki ikdienu sastopas ar cilvēkiem, ar šo cilvēku dzīves realitāti, ar sabiedrības attieksmi pret viņiem un ar institūciju lēmumiem. Tiem lēmumiem, kas nosaka, vai punkts var turpināt darbu, cik plaši drīkst strādāt un vai būs finansējums nākamajam gadam. Tieši tāpēc HIV profilakses punkta cilvēki ir advokācijas priekšējā līnijā. Viņi redz problēmas no pirmavota, viņi var par tām runāt pamatoti, pierādāmi un ar autoritāti. Un tas padara viņus par spēcīgākajiem balsotājiem par sabiedrības veselību šajā jomā un drošību. Advokācija veselības jomā, īpaši sabiedrības veselībā, tiek definēta arī Pasaules veselības organizācijas dokumentos kā darbību kopums, kas paredzēts, lai gūtu politisku apņemšanos, sabiedrības atbalstu un sistēmisku rīcību konkrēta veselības mērķa sasniegšanai. Darbību kopums, kas paredzēts, lai gūtu politisku apņemšanos, sabiedrības atbalstu un sistēmisku rīcību konkrēta veselības mērķa sasniegšanai. Tātad advokācija veselības jomā nozīmē radīt izpratni, veidot apņemšanos un panākt reālu rīcību. Tas ir gan politisks, gan komunikatīvs process. Tas sākas ar balsi, bet beidzas ar lēmumu. Advokācija veselības jomā ir tilts starp cilvēku pieredzi un politisko rīcību. Tā ir spēja pārvērst stāstus un datus par lēmumiem, kas reāli maina cilvēku dzīves. Advokācija nav tas pats, kas informēšana vai izglītošana. Lai advokācija būtu skaidri saprotama, ir svarīgi nošķirt to no citiem līdzīgiem jēdzieniem, kas bieži tiek jaukti. Izglītošana nozīmē sniegt zināšanas un veidot izpratni, piemēram, lekcijas jauniešiem par HIV vai par drošu seksuālo uzvedību. Informēšana nozīmē sniegt faktus un aktualitātes, piemēram, publicēt HIV profilakses punkta gada pārskatu vai infografiku par testēšanas rezultātiem. Mārketings ir par rīcības veicināšanu, piemēram, kampaņā testēties ir normāli. Interešu aizstāvība, kas kā tāda tuvākā māsa advokācijai, nozīmē runāt citu cilvēku vārdā, īpaši to, kuri paši nevar sevi pārstāvēt. Un, piemēram, kad nevalstiskā organizācija pārstāvis pašvaldības komitejā aizstāv savu klientu vajadzības, tā ir interešu aizstāvība. Lobēšana savukārt ir tieša politiska ietekmēšana, bieži profesionālā līmenī, piemēram, kad tiek iesniegti priekšlikumi vai notiek sarunas par likuma grozījumiem. Savukārt advokācija ir plašāka. Tā apvieno izglītošanu, komunikāciju, pierādījumus un partnerību, lai panāktu ilgtermiņa pārmaiņas. Advokācija ietekmē gan attieksmi, gan politiku. Tā ir tilts starp cilvēku stāstiem un starp lēmumiem, kas nosaka viņu dzīvi. Tad vēlreiz, ja HIV profilakses punkts rīko informatīvu dienu skolā, tā ir izglītošana. Ja HIV profilakses punkts publicē pārskatu par datiem, par testu skaitu, tā ir informēšana.
Ja HIV profilakses punkts kampaņā aicina cilvēkus testēties, tas ir mārketings. Ja HIV profilakses punktu pārstāvis sēdē runā par klientu tiesībām, tā ir interešu aizstāvība. Bet ja HIV profilakses punkta darbinieks sagatavo datus, runā ar deputātiem un panāk, ka profilakses darbs tiek iekļauts pašvaldības veselības stratēģijā, tā ir advokācija. Advokācija sākas tur, kur informācija pārvēršas par ietekmi. Tā ir spēja ne tikai stāstīt, bet mainīt attieksmi un lēmumus soli pa solim, ar cieņu un ar attieksmi. Pašvaldība ir pirmais un tuvākais pārvaldes līmenis, kas tieši ietekmē iedzīvotāju veselību un drošību. Tieši pašvaldībā tiek pieņemti lēmumi par sabiedrības veselības plāniem, finansējumu, telpu piešķīrumu un komunikāciju ar sabiedrību. Tāpēc advokācija pašvaldības līmenī ir izšķiroša. Bez pašvaldības atbalsta HIV profilakses punkts var pastāvēt tikai tādā projektu līmenī, īslaicīgi un trausli. Ar advokācijas palīdzību tas var kļūt par pašvaldības sistēmas daļu, iekļauties veselības plānā, saņemt līdzfinansējumu un kļūt redzams kā sabiedrības drošības resurss. Advokācija pašvaldībā nozīmē veidot dialogu ar domes deputātiem, veidot dialogu ar komisiju pārstāvjiem, ar komiteju vadītājiem un locekļiem. Advokācija pašvaldībā nozīmē arī panākt, lai HIV profilakses punkts tiktu uztverts kā sabiedrības drošības un veselības pakalpojums, nevis margināla iniciatīva. Un advokācija pašvaldībā nozīmē, lai profilakses darbs kļūtu par pašvaldības atbildību, pienākumu, lai tas būtu ikdienas dienas kārtībā, nevis tikai projektu aktivitāte. Pašvaldību lēmējiem ir vajadzīgi fakti. Bet viņiem vēl vairāk ir vajadzīga saprotama, skaidra un konkrēta valoda. Kā HIV profilakses punktu darbs ietekmē viņu pilsētu? Piemēram, mūsu darbības rezultātā ir mazāk adatu uz ielām, ir mazāk infekciju, ir mazāk sabiedrības spriedzes, ir drošāka vide bērniem. Tieši šādā valodā runā advokācija. Un HIV profilakses punktiem ir unikāla pozīcija. HIV profilakses punkti un to darbinieki jūs redz šo situāciju tūplānā. Tur, kur valsts statistika rāda skaitļus, HIV profilakses punkti redz cilvēkus, viņu stāstus, viņu riskus un vajadzības. Un tieši šī pieredze ir advokācijas kodols. Pašvaldībām vajag faktus, kas palīdz pieņemt lēmumus. Cik testu veikts, cik cilvēku novirzīt ārstēšanai, cik incidentu novērsti, cik iedzīvotāji iesaistīti drošības pasākumos. Un jo vairāk konkrētu faktu, jo mazāk vietas aizspriedumiem. Runājot par stigmas mazināšanu, pašvaldība ir arī sabiedrības viedokļa veidotāja. Tas, kā deputāti vai vietējie mēdīji runā par HIV profilakses punktiem, lielā mērā nosaka, vai sabiedrība tos uztver kā problēmu vai kā risinājumu. Un advokācijas uzdevums ir mainīt šo uztveri. Stigmas mazināšana ir daļa no advokācijas darba un HIV profilakses punktu gadījumā liela daļa no advokācijas darba. Tas nozīmē pārorientēt sarunu no morāles uz veselību, no vainas uz drošību. Jo cilvēki, kas baidās no nosodījuma, nemeklē palīdzību, un no tā cieš visa sabiedrība. Kad mēs parādām, ka profilaks ir atbildīga rīcība, nevis apdraudējums, mēs mainām ne tikai viedokli, bet arī visu sistēmu. Arī finansējuma jautājumā. Bez advokācijas HIV profilakses punkti bieži paliek ārpus pašvaldības prioritātēm. Budžets tiek dalīts starp redzamākām lietām, starp nozīmīgākām tēmām, starp šķietami svarīgākiem jautājumiem, ceļiem, izglītību, kultūru. Taču advokācijas spēks ir parādīt, ka HIV profilakses punktu darbs ietaupa naudu un sargā sabiedrību. Jo profilakse vienmēr ir lētāka nekā ārstēšana. Katrs novērsts HIV gadījums nozīmē 10 000 eiro ietaupījumu veselības budžetā. Katrs cilvēks, kurš ārstējas, kurš testējas, kurš saņem palīdzību, ir mazāks infekcijas risks pārējiem. Tāpēc advokācijā ir svarīgi runāt arī ekonomikas valodā, jo tā rezonē ar lēmumu pieņēmējiem. Sabiedrība un sistēmiskums ir vēl viens atslēgas vārds pašvaldībās. HIV profilakses punkti nevar strādāt izolēti.
Tas ir daļa no sabiedrības drošības un veselības tīkla. Advokācijas uzdevums ir savienot šos elementus – sociālos dienestus, veselības aprūpes sniedzējus, policiju, skolas un nevalstiskās organizācijas. Pašvaldības ir šī tīkla centrā, un tieši tur HIV profilakses punktiem ir jābūt redzamiem, uzticamiem un sadzirdētiem. Kad pašvaldība sāk redzēt HIV profilakses punktu kā partneri, nevis kā projekta aktivitāti, sākas pārmaiņas. Rodas kopīgi darba grupu formāti, datu apmaiņa, kopīgi pasākumi, un HIV profilakses punkti kļūst par stabilu sabiedrības veselības sistēmas daļu. HIV profilakses punkti kļūst par stabilu sociālās jomas daļu. Un apkopojot, advokācija pašvaldībā nav tikai teorija. Tā ir ikdienas darbība, kas nodrošina HIV profilakses punktu redzamību, leģitimitāti un ilgtspēju. Tā palīdz pārliecināt lēmējus, kā profilakse ir ieguldījums drošībā un veselībā. Tā veido atbalstošu vidi, kurā cilvēki jūtas droši meklēt palīdzību. Un var atcerēties šo teikumu, bez pašvaldības atbalsta HIV profilakses punkts var pastāvēt tikai uz laiku. Ar advokāciju tas kļūst par sabiedrības veselības sistēmas daļu. Kad mēs runājam par advokāciju, svarīgākais jautājums vienmēr ir, kā mēs plānojam pārmaiņas. Jo advokācija nav tikai reaģēšana uz notikumiem, tā ir mērķtiecīga plānota kustība noteiktā virzienā. Laba stratēģija dod skaidrību, ko tieši mēs vēlamies mainīt, ko vēlamies ietekmēt, un kādā secībā šīs lietas ir darāmas. Bez šīs struktūras advokācija var viegli kļūt par tādu skaistu kampaņu bez reālas ietekmes. Tāpēc strateģiskā domāšana advokācijā nozīmē pārvērst labo nodomu par konkrētu plānu, kas ved no idejas līdz rezultātam. Advokācija bez plāna ir kā ceļojums bez kartes. Mēs zinām, kur gribam nonākt, bet mēs nezinām, kā tur nokļūt. Stratēģija palīdz redzēt ceļu, soli pa solim, līdz tam brīdim, kad pārmaiņas kļūst reālas. Efektīva advokācija nav spontāna reakcija uz problēmām. Tā ir sistemātiska ilgtermiņa darbība, kas balstās 3 pamatos – politikā, pierādījumos un īstenojamībā. Advokācija sākas ar izpratni par sistēmu, kurā mēs gribam radīt pārmaiņas. Tas nozīmē saprast, kas pieņem lēmumus, kā top šie lēmumi un kad notiek rīcība. Bez šīs izpratnes advokācija kļūst tāda abstrakta, skaista, bet bez ietekmes. Tāpēc vienmēr ir jājautā, kāds ir pašvaldības lēmumu cikls? Kurš atbild par budžetu vai veselības plānu? Kurš atbild par sociālajiem jautājumiem? Kuri cilvēki ir ietekmīgi, pat ja nevienmēr redzami? Piemēram, ja HIV profilakses punkts vēlas panākt līdzfinansējumu testu iegādēji, ir svarīgi zināt, kad budžets tiek plānots, kura komiteja to lemj un kurš deputāts ir šī jautājuma atslēga. Stratēģiskais cilvēks runā īstajā laikā, ar īsto cilvēku un īstajā valodā. Pierādījumi ir advokācijas uzticamības pamats. Bez pierādījumiem advokācija kļūst par viedokli, nevis rīcību. Pašvaldībās emocijas reti pārliecina dati. Pierādījumi ir tas, kas dod svaru un autoritāti. Cik cilvēku testēti, cik infekcijas atklātas saulēcīgi, cik līdzekļu ietaupīts ārstēšanai, kā HIV profilakses punkts palīdz uzturēt sabiedrisko drošību. Un šie skaitļi parāda, ka HIV profilakses punktu darbs nav projekts par citiem cilvēkiem. Tas nav par kādu citu kaut kur ārpusē. Tas ir ieguldījums mūsu visu kopējās sabiedrības drošībā un ekonomikā. Advokācijā dati un stāsti strādā kopā. Fakti pārliecina prātu un stāsti pārliecina sirdi. Lieliskas idejas bez īstenošanas plāna paliek uz papīra, tāpēc katram priekšlikumam ir jābūt reālam, izmērāmam un vietējā līmenī arī izpildāmam. Un pajautā sev kā HIV profilakses punkta darbinieks, vai pašvaldībai ir cilvēki un resursi, kas to var īstenot. Vai šo risinājumu var sākt ar mazu, taču taustām un reālu soli?
un vai tas atbilst šobrīdējai politiskajai realitātei. Piemēram, nevis pašvaldībai ir jāizveido jauns HIV profilakses punkts, bet pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums esošā HIV profilakses punktu darbībai un testu iepirkumiem. Tas ir izmērāms, īstenojams un saprotams solis. Īstenojamība nozīmē domāt praktiski, nevis ideāli. Jo tikai tas, ko var īstenot, var arī pārliecināt. Laba advokācija ir stratēģija līdzsvars starp redzējumu un realitāti. Mums ir svarīgi sapņot, mums ir jābūt vīzijām, bet mums ir jābūt tādai pavisam skaidrai saķerē ar realitāti, un to var balstīt tikai pārzinot vietējos apstākļus, vietējo situāciju. Mēs sākam ar datiem, mēs turpinām ar cilvēkiem un beidzam ar lēmumiem. Tieši tā advokācija pārvēršas no idejas par sistēmisku pārmaiņu. Pirmais un pats svarīgākais solis stratēģijas veidošanā ir skaidrs mērķis. Bez konkrēta mērķa advokācija pārvēršas par vispārīgu informēšanu. Mēs runājam, bet nezinām, kādu rezultātu gribam panākt. Labs advokācijas mērķis ir realistisks un izmērāms. Tas ir vērsts uz sistēmu, nevis uz individuālu gadījumu. Un labs mērķis skaidri atbild uz jautājumu, ko tas mainīs sabiedrībai kopumā. HIV profilakses punktu darbā šādi mērķi var izskatīties ļoti konkrēti. Panākt, lai pašvaldība līdzfinansē injekcijas piedarumu iepirkumus, nodrošināt, lai profilakses punkts netiek slēgts, bet tiek pārvietots uz piemērotāku, varbūt drošāku vietu. Izveidot sabiedrības protokolu sadarbībai starp HIV profilakses punktiem, sociālo dienestu un policiju. Iekļaut HIV profilakses jautājumus pašvaldības veselības rīcības plānā. Cik pašvaldības veselības plānos ir iekļauti HIV profilakses punktu aktuālie jautājumi? Vai jūs zināt, vai jūsu aktuālākie jautājumi ir sabiedrības plānos? Šie ir mērķi, ko var izmērīt, tos var novērtēt un tos var arī pamatot ar konkrētiem datiem, faktiem un ieguvumiem sabiedrībai. Tie ir mērķi, par kuriem var runāt ar lēmumu pieņēmējiem viņu valodā, ar skaitļiem, drošības argumentiem un sabiedrības labuma piemēriem. Definē savu redzējumu mērķus, kas ir tas, kas tieši ir jāpārmaina. Jo HIV profilakses punktu darbība vienmēr ir bijusi uz to vērsta, ka kaut kas ir jāmaina, kaut kas ir jādara citādāk, kaut kas ir jādara labāk. Bet dažkārt mēs neesam to spējuši vai neesam gribējuši noformulēt tā ļoti, ļoti konkrēti un praktiski. Un es aicinu, ka šī varētu būt tā reize, kad mēs to izdarām. Bez šīs skaidrības advokācija ir tikai skaņa, bet ar to tā kļūst par kustību, kas ved uz reālām pārmaiņām. Lai advokācijas mērķi būtu skaidri un īstenojami, bieži izmanto SMART principu. Šī pieeja palīdz pāriet no vispārīgām vēlmēm uz konkrētiem, izmērāmiem un reāli sasniedzamiem soļiem. SMART ir akronīms, kas nozīmē, ka mērķim ir jābūt konkrētam, izmērāmam, sasniedzamam, nozīmīgam un ierobežotam laikā. Un raugoties uz katru šo te burtiņu atsevišķi un katru mērķi formējošo noteikumu, sāksim ar pirmo, kas ir es. Mērķim ir jābūt konkrētam. Tam ir jābūt skaidri un nepārprotami formulētam. Jo konkrētāks mērķis, jo vieglāk ir saprast, uz ko tieši mēs virzāmies. Un vieglāk ir arī izskaidrot to citiem. Piemēram, nevis uzlabot situāciju ar HIV, bet panākt, lai HIV profilakses punkts tiek iekļauts pašvaldības veselības rīcības plānā. Domājot par to, vai mērķis ir izmērāms, piemēram, pašvaldība līdz 2028. gadam nodrošina vismaz 2000 injicēšanas piedarumus gadā. No savas puses, no sava budžeta, no sava finansējuma. Šādi izrādot savu vēlmi atbalstīt HIV profilakses punktu darbību. Šādi rādītāji ļauj vērtēt progresu un redzēt, vai mēs esam sasnieguši rezultātu, vai mums ir izdevies. Domājot par to, lai mērķis būtu realistisks, tam ir jāatbilst mūsu iespējām, resursiem un politiskajam kontekstam. Nav jēgas izvirzīt nereālu mērķi, piemēram, izskaust HIV 3 gados. Tas nav sasniedzams, un šāds mērķis tikai demotivē.
Sasniedzams mērķis ir, piemēram, izstrādāt sabiedrības sadarbības protokolu ar sociālo dienestu līdz šī gada beigām. Mērķim ir jābūt svarīgam un atbilstošam HIV profilakses punkta misijai un sabiedrības vajadzībām. Piemēram, uzlabot sabiedrības veselību, mazinot infekciju izplatību. Tas ir nozīmīgi gan HIV profilakses punktam, gan sabiedrībai, jo parāda kopējo ieguvumu. Mērķim ir jābūt ar konkrētu termiņu. Piemēram, līdz 2025. gada beigām vai 12 mēnešu laikā pēc plāna apstiprināšanas. Termiņš palīdz saglabāt tempu, skaidru atbildību un virzību uz rezultātu. SMART princips padara advokācijas darbu strukturētu un izmērāmu. Tas ļauj redzēt progresu, novērtēt ietekmi un saglabāt virzienu. SMART mērķis ir kā karte advokācijas procesā. Tā palīdz ne tikai zināt, ko mēs gribam, bet arī kā un kad tur nokļūt. Tas palīdz gan mums pašiem, gan palīdz citiem iesaistītajiem parādīt, uz ko mēs virzāmies, un tad, kad mēs to esam sasnieguši, arī izmērīt. Vai tad, kad ir pienācis noteiktais laiks, ko mēs esam noteikuši kā savā mērķa uzstādījumu, redzēt, ka mērķis nav sasniegts. Un arī tad mēs varam mērīt un domāt, kāpēc tas nav noticis. Jo bez pierādījumiem advokācija ir tikai viedoklis. Pierādījumi piešķir vārdam svaru. Tie ļauj sarunā ar deputātiem vai ierēģiem runāt droši, pārliecinoši un profesionāli. Advokācijā mēs izmantojam dažāda veida pierādījumus, jo katrs no šiem pierādījumiem runā ar cita veida auditoriju. Ir statistiskie dati, HIV un hepatītu izplatība, veikto testu skaits, klientu profili, apmeklējuma dinamika. Tie pārliecina politiķus un finansētājus, jo rāda reālo situāciju skaitļos. Ir arī kvalitatīvie dati, stāsti no prakses, kas parāda dzīves, īstas situācijas. Tie savukārt palīdz sabiedrībai un medijiem ieraudzīt cilvēku aiz statistikas. Ekonomiskie rādītāji parāda, ka profilakse ir lētāka nekā sekas. Ārstēšana, hospitalizācija vai ilgstoša sociālā aprūpe. Tas viss vienmēr izmaksā dārgāk nekā profilakses darbības. Un vēl ir sociālie ieguvumi. Drošāka vide, mazāk sabiedrības spriedzes, mazāk stigmas. Tā ir valoda, ko saprot ik viens, gan deputāti, gan iedzīvotāji. HIV profilakses punktu darbinieki šajā ziņā ir unikāli, jo viņi ir pierādījumu pirmavots. Jūs esat šo pierādījumu pirmavots. Jūs redzat, dokumentēt un saprotat vietējās vajadzības katru dienu. Un, kad šī informācija tiek apkopota un nodota lēmumu pieņēmējiem, tā kļūst par spēcīgu argumentu, kas balstīts reālajā dzīvē, nevis teorijā. Un te ir viens ļoti svarīgs princips. Advokācijā nepietiek pateikt, mūsu darbs ir vajadzīgs. Ir jārāda, ir jāparāda, ko sabiedrība iegūst, ja šis darbs tiek atbalstīts. Jo pierādījumi pārliecina prātu, bet rezultāti pārliecina cilvēkus. Un nenoliedzami, ka jūsu darbs ir vajadzīgs. Bet tas, par ko mēs šobrīd runājam, ir vāciet šos pierādījumus. Vāciet skaitļus, vāciet cilvēkstāstus, vāciet emocionālus piedzīvojumus, vāciet statistikas datus. Tam visam ir nozīme. Tas viss ir svarīgi, jo īpaši advokācijas darbā. Advokācija nekad nav viena cilvēka darbs. Tā nav viena iestāde vai viens projekts. Tā ir tīkla darbība, kolektīva kustība, un arī jūs esat tīkla dalībnieki. Gan savu mazo tīklu savās pašvaldībās, vēl mazāko tīklu savos HIV profilakses punktos, gan arī šī lielā HIV profilakses punktu tīkla dalībnieki. Bet jā, arī katrs HIV profilakses punkts savā pašvaldībā ir kāda tīkla dalībnieks. Un jo plašāks ir šis te vietējais sabiedroto loks, jo lielāka iespējamība HIV profilakses punktam panākt reālas pārmaiņas. Un šie sabiedrotie var būt ļoti dažādi. Tās var būt nevalstiskās organizācijas, kas strādā veselības jomā, kas strādā sociālās iekļaušanas vai cilvēktiesību jomā. Tie var būt veselības aprūpes darbinieki,
saprotoši un ieinteresēti ģimenes ārsti, infektologi, narkologi, slimnīcu speciālisti. Mūsu sabiedrotie var būt arī sociālie dienesti un izglītības iestādes, kas redz cilvēku ikdienu. Mūsu sabiedrotie var būt, un mums vajadzētu strādāt uz to, lai tie būtu pašvaldību deputāti un komiteju vadītāji, kas var ietekmēt lēmumus. Mūsu sabiedrotie var būt arī viedokļu līderi, arī mediji, jo tieši viņi veido sabiedrības domu. Un mūsu sabiedrotie var arī būt reliģiskās organizācijas, kopienu organizācijas, kas spēj mazināt stigmu savās mazajās auditorijās. Un to visu kopā sauc par atbalsta koalīciju. Tā ir kā tīkls, kas balsta, stiprina un dod arī redzamību. Jo vairāk cilvēku runā par HIV profilakses nozīmīgumu, jo grūtāk ir to ignorēt. Un advokācijas spēks slēpjas balsu daudzveidīgumā. Kad runā dažādas balsis no ārstiem līdz skolotājiem, no sociālajiem dienestiem līdz medijiem, HIV profilakse vairs nav tikai viena punkta vai vienas organizācijas vai viena darbinieka jautājums. Tā kļūst par tādu sabiedrības kopējo atbildību. Lai advokācija būtu efektīva, tai vajag struktūru. Soli pa solim pieeju, kas palīdz neapmaldīties un saglabāt fokusu uz mērķi. Vispirms nosaucam problēmu. Kas tieši ir maināms? Vai tā ir stigmatizējošā attieksme? Vai varbūt tas ir finansējuma trūkums HIV profilakses punktam? Vai varbūt tā ir informācijas plaisa? Skaidri formulēta problēma palīdz saprast, par ko tieši mēs iestājamies. Tas vienlaikus parāda arī to, kas tad ir tā lielākā grūtība mūsu sabiedrībā. Jo, lai arī visi HIV profilakses punkti darbojas vienā laukā, katra pašvaldība, arī mūsu mazajā Latvijā, ir ar kaut ko īpaša, ar kaut ko specifiska. Un grūtības, kas ir novērojamas Latgalē, var nebūt problēma Kurzemē un otrādi. Tāpēc, jā, par ko? Par ko ir šī problēma? Kas tieši ir maināms? Pēc tam, kad mēs saprotam, kas ir maināms, mēs pārējām pie tā, kāds ir konteksts. Kuri cilvēki vai struktūras patiesībā pieņem lēmumus? Bieži tā nav tikai dome, bet arī komitejas, nodaļu vadītāji, dienestu vadītāji vai arī sabiedriskās domas līderi. Pēc tam mēs formulējam mērķi, kas konkrēti ir jāsasniedz. Un jo konkrētāks mērķis, jo atbilstošāks SMART principiem, jo vieglāk atrast ceļu līdz tam. Apkopojam pierādījumus, gan datus, gan stāstus, gan pieredzi. Atcerieties, katram ir sava auditorija, un katrs no šiem pierādījumiem uzrunā kādu citu sabiedrības daļu. Identificējam sabiedrotos, kuri cilvēki vai organizācijas var palīdzēt pārliecināt citus. Advokācijā vienai balsī vienmēr ir vajadzīgas vēl dažas, lai skanētu kopā. Un izvēlamies ietekmes ceļus, vai tie būs mediji, vai tās būs tikšanās, vai tās būs vēstules, vai tie būs kopīgi pasākumi. Vai varbūt jūsos ir ļoti daudz enerģijas, un jūsos ir ļoti daudz resursu, un tas būs viss augstāk minētais. Orientēts atbilstoši katrai mērķa auditorijai. Un jā, dažkārt viena maza īsa saruna kabinetā, īstajā brīdī, īstajā laikā ar īsto cilvēku ir daudz vairāk un atstāja daudz lielāku iespaidu nekā lieli plakāti visā pilsētā. Pēc tam plānojam komunikāciju, kādā valodā runāt ar lēmējiem. Ar deputātiem drošības un budžeta valodā, ar mediķiem veselības valodā un ar sabiedrību cieņas un empātijas valodā. Kad mēs runājam par valodu, kad mēs runājam par komunikāciju, nav īstais brīdis būt pozīcijā, es taču pateicu, savā labākajā formā, savā labākajā veidā. Mums ir jāmeklē tas komunikācijas kanāls, kuru dzird lēmumu pieņēmēji, kuru dzird tie, kurus mēs gribam uzrunāt. Mums ir jābūt elastīgiem, mums ir jābūt spējīgiem pielāgoties, mums ir iespējams jākāp pāri sev kādās situācijās un jāizvēlas tie komunikācijas kanāli, kas mums nav tik ērti un tik patīkami. Jo paturam prātā, ka virs tā ir virsmērķis,
kas mums cerams palīdzēs atrisināt to, ko mēs definējām kā savu galveno problēmu. Un visbeidzot, novērtējam rezultātu. Kas mainījās? Vai mērķis ir sasniegts? Un, ja mērķis nav sasniegts, tad varbūt vismaz mēs varam izdarīt secinājumu, ko šis process mums māca nākamajai reizei. Šī secība palīdz saglabāt advokāciju kā procesu, nevis vienreizēju akciju. Tā ļauj mācīties, pilnveidoties un soli pa solim stiprināt ietekmi. Šis piemērs ļoti labi parāda, kā advokācija strādā praksē. Advokācija nesākas ar emociju, advokācija sākas ar plānu. Problēma ir skaidra. Pašvaldība neplāno finansējumu HIV testēšanai nākamajā gadā. Tādā izpratnē, ka neplāno sekt tos izdevumus, kurus līdz šim ir segusi. Jo mēs zinām, ka HIV testēšana nav tikai testi. HIV testēšana ir darbinieku algas, HIV testēšana ir telpu komunālie maksājumi. HIV testēšana ir daudz kas cits, ne tikai pats tests un ne tikai pati testa veikšana. Bet situācija ir tāda, kāda ir. Pašvaldība ir izlēmusi, ka neplāno HIV testēšanas finansējumu nākamajam gadam. Tas nozīmē, ka apdraudēta ir gan iedzīvotāja drošība, gan veselības profilakses darbs. Mērķis ir panākt, lai HIV testēšana tiek iekļauta pašvaldības veselības plānā un budžetā. Tas ir konkrēts, izmērāms un īstenojams mērķis, kas dod skaidru virzienu darbībai. Tālāk pierādījumi. Un te mums ir dati. Atkarībā no tā, cik liels HIV profilakses punkts jūs esat. 450 testēti cilvēki, 15 jauni atklāti infekcijas gadījumi. Testēšanas izmaksas 2,5 eiro uz personu, bet potenciālais ietaupījums vairāki 1000 eiro. Un šie skaitļi runā paši par sevi. Profilakse ir lētāka par ārstēšanu un investīcija sabiedrības drošībā atmaksājas. Tālāk nāk sabiedrotie. Sociālais dienests, vietējais infektologs, viena deputāte un reģionālais mēdījis. Katrs no viņiem piešķir balsī papildu svaru, un kopā tas veido tādu bagātīgu, daudzslāņainu vēstījumu. Tam seko rīcība, kopīgs informatīvs vēstījums pašvaldībai, kurā apvienoti dati, cilvēku stāsti un ekonomiskais pamatojums. Tas rada 3 dimensijas – sirdi, prātu un tādu skaidru rīcības pamatu. Un rezultāts – ideālais, bet mēs ceram, ka mums viss ir izdevies. HIV profilakses punkts ir iekļauts budžetā kā sabiedrības veselības profilakses sadaļa. Tas nozīmē, ka darbs ir kļuvis redzams, leģitīms un ilgtspējīgs. Tāpēc atcerēsimies, ka advokācija sākas nevis ar emocijām, nevis ar to, ka mūsu darbs ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Nevis ar to, ka mēs esam ļoti, ļoti svarīgi, bet ar skaidru plānu, datiem un sabiedrības iesaisti. Jo labāk mēs izprotam vietējo politisko kontekstu, jo precīzāk mēs varam ietekmēt lēmumus. Tas ir viens no advokācijas pamatprincipiem. Tu nevari mainīt sistēmu, ja tu nesaproti, kā tā darbojas. Un HIV profilakses punktu advokācija ir tilts starp praksi un politiku. No vienas puses, realitāte, ar ko saskaramies ikdienā, ir cilvēki, kas meklē palīdzību. Mēs sastopamies ar stigmu, mēs sastopamies ar resursu trūkumu. No otras puses ir politiskie procesi, budžeta sadales, komisiju sēdes un prioritāšu saraksti. Un advokācija savieno šos abus 2 dažādu pasauļu punktus. Strateģiski plānota advokācija padara HIV profilakses punktu darbu redzamu un ilgtspējīgu. Tā palīdz pašvaldībām redzēt, ka HIV profilakses punktu darbība nav margināla aktivitāte. Tas ir sabiedrības drošības, sabiedrības veselības un sociālās jomas viens no stūrakmeņiem. Un galvenais advokācija nav kampaņa. Tas ir plāns. Un skaidrs mērķis, pamatoti dati un uzticami sadarbošanās partneri ir tie 3 balsti, kas pārvērš HIV profilakses punktu darbu par pārmaiņu spēku. Par tādu spēku, kas var ietekmēt un ietekmē politiku, kas ietekmē sabiedrību un gal galā ietekmē arī pavisam konkrētas personīgas cilvēku dzīves. Kad mēs runājam par advokāciju, instinkts bieži vien saka, runā skaļāk. Bet patiesībā īstā advokācija
tajā savā vislabākajā un visspēcīgākajā ietekmē ir nevis ar skaļumu, bet ar precizitāti. Ar spēju zināt, ar ko runāt, par ko runāt un kāpēc tieši tagad runāt. Tieši tāpēc viens no svarīgākajiem soļiem advokācijas procesā ir ieinteresēto pušu un lēmumu pieņēmēju analīze. Ieinteresēto pušu un lēmumu pieņēmēju analīze palīdz saprast, kas patiesībā lemj, kas ietekmē un kam mūsu vēstījums ir jānodod vispirms. Bez šīs analīzes mēs riskējam palikt tādā vispārīgā sarunu līmenī. Mēs darbojamies nevis stratēģiski, nevis mērķēti, bet izkaisīti. Un advokācijā vispārīgi nozīmē neefektīvi. Šī analīze palīdz paskatīties uz pašvaldību nevis kā uz vienu cilvēku vai uz vienu iestādi, bet kā uz veselu sistēmu, kā uz tādu lēmumu tīklu, kurā dažādi cilvēki un struktūras ietekmē viens otru. Reizēm tieši un reizēm pavisam netieši. Un advokācijas uzdevums ir šo tīklu saprast un izmantot gudri, izvēloties pareizo pieeju katrai grupai, runājot īstajā laikā, īstajā vietā un ar īstajiem cilvēkiem. Advokācija nevar būt efektīva, ja mēs nezinām, ko tieši mēs gribam ietekmēt un kas pieņem šos lēmumus, kurus mēs gribam ietekmēt. Bez šīs izpratnes visa darbība kļūst par tādu mēģinājumu trāpīt mērķi ar aizsietām acīm. Tāpēc viens no būtiskākajiem soļiem ir lēmumu pieņēmēju un ieinteresēto pušu analīze. Tā palīdz skaidri redzēt 3 lietas. Kurš var mainīt situāciju, kurš var palīdzēt un kurš var kavēt. To sauc par sistēmisko redzējumu, spēju redzēt aiz viena lēmuma veselu ķēdi. Jo reti, kad kaut kas ir atkarīgs no viena cilvēka vai vienas iestādes. Piemēram, ja HIV profilakses punkts saskaras ar grūtību saistībā ar telpām, formāli par to lemj dome. Bet praksē tas ir izpildu direktors, īpašuma nodaļas vai nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs un pat vietējā kopienas grupa, kas var ietekmēt sabiedrisko viedokli, sakot, vai šāds punkts vispār ir vajadzīgs mūsu mikrorajonā. Ja, tad formāli dome, bet praktiski tie ir pavisam citi cilvēki. Un tieši tāpēc šī analīze palīdz saprast, kurā posmā notiek lēmuma maiņa un kurā ir iespējama pretestība. Jo dažkārt, ja mēs neizsekojam šim procesam, tad mēs saņemam vienkārši atteikumu. Un mēs uzskatām, ka atteikumu mēs esam saņēmuši no tā, kurš mums nodod šo atteikuma ziņu. Lai gan patiesībā atteicējs var būt kaut kur citur tajā ķēdes posmā. Ja mēs neizprotam šo visu procesu, tad mēs neredzam, uz kuru cilvēku vai uz kuru iestādi mums ir jāstrādā nākamajā reizē, lai lēmums būtu pozitīvs un tāds, kādu mēs to gribam redzēt. Advokācijā tā patiesi darbojas viens likums. Zināt, kurš lemj, ir tikpat svarīgi, kā zināt, par ko tad mēs īsti runājam. Lēmumu pieņēmēji ir tie cilvēki vai institūcijas, kuriem ir vara, atbildība un ietekme uz pašvaldības lēmumiem. Un tie nav tikai politiķi. Tā ir vesela ekosistēma. Pašvaldībā lēmumu pieņēmēji var būt domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks vai vietnieki. Un pavisam noteikti arī izpilddirektors. Tie ir cilvēki, kas lemj par budžetu, strateģiskajām prioritātēm un arī par telpām. Pašvaldībā lēmumu pieņēmēji var būt arī domes deputāti, īpaši tie, kas darbojas veselības, sociālās vai sabiedriskās drošības komitejās un dažkārt arī komisijās. Lēmumu pieņēmēji pašvaldībās ir arī nodaļu vadītāji, iestāžu vadītāji, sociālo dienestu, izglītības pārvalžu vadītāji. Tie ir tie, kas ierosina un īsteno kādas noteiktas programmas. Lēmumu pieņēmēji ir arī budžeta un finanšu speciālisti. Cilvēki, kuri lemj, kam pietiks līdzekļu. Un lēmumu pieņēmēji ir arī sabiedrisko attiecību speciālisti, kas veido to, kā sabiedrība raudzīsies uz HIV profilakses punktu.
Taču jāatceras, ka bez tādiem formālajiem lēmumu pieņēmējiem jebkurā pašvaldībā un jebkurā sabiedrībā ir arī neformālie spēlētāji. Un tie var būt kādu sabiedrībā iecienītu ārstu, žurnālistu, reliģisko līderu, skolu direktoru vai vienkārši vietējo aktīvistu balsis. Viņiem var nebūt tāda oficiāla amata, bet viņu viedoklis veido sabiedrības uztveri. Un sabiedrības uztveri savukārt lielā mērā ietekmē deputātu lēmumus. Tāpēc advokācijā svarīgi ir ne tikai saprast, kas oficiāli lemj, bet arī kurš neoficiāli ietekmē. Ieinteresētās puses savukārt ir visi tie cilvēki un organizācijas, kurus HIV profilakses punktu darbs tieši vai netieši skar. Viņi veido advokācijas vidi, to lauku, kur notiek mūsu dialogs, sadarbība un reizēm arī pretestība. Un parasti mēs redzam tādas 3 galvenās grupas. Pirmkārt, tie ir atbalstītāji. Tie ir tie cilvēki, kas saprot un aizstāv HIV profilakses punktu darbu. Veselības speciālisti, sociālo dienestu darbinieki, pilsoniskās sabiedrības organizāciju dalībnieki, tie deputāti, kuri redz sabiedrības veselības ieguvumu. Un ar viņiem ir jāstrādā cieši un draudzīgi. Viņi ir jāiesaista, viņiem ir jādod informācija, un ar viņiem kopīgi vajag plānot savas rīcības soļus. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu atbalstītāji būtu informēti par jaunākajiem sasniegumiem, jaunākajiem pētījumiem mūsu laukā, lai viņi būtu apbruņoti ar to informāciju, kas viņiem var palīdzēt pārliecināt kādu citu. Jo viņi var būt idejiski mūsu pusē, viņi var mūs atbalstīt, bet tajā brīdī, kad viņiem jāveido konstruktīvs dialogs, ir ļoti labi, ka viņiem ir statistikas dati, ar kuriem manipulēt, ka viņiem ir informācija par to, kā šobrīd notiek ārstēšana no HIV, kādas ir jaunākās tendences, kādi ir jaunākie sasniegumi. Šis viss ir svarīgi, un mēs nevaram paļauties, ka mūsu atbalstītāji šo informāciju ievāks kaut kur patstāvīgi. Mūsu tiešās ieinteresētības lauks, un gribas teikt pienākums, ir nodrošināt viņus ar šo informāciju. Jo viņi mūs jau atbalsta, tas jau ir milzīgs ieguvums. Un tad mēs no savas puses, tas darbiņš, ko mēs varam izdarīt, ir nodrošināt viņus ar pietiekami daudz instrumentiem un palīglīdzekļiem, lai viņi šajā dažkārt cīņā par HIV profilakses punktu darbu būtu maksimāli labi apbruņoti. Tā otra grupa, par kuru mēs runājam, kad runājam par ieinteresētajām pusēm, ir neitrālie. Tie ir cilvēki, kuriem vēl nav izveidojies viedoklis. Viņi neiebilst attiecībā uz HIV profilakses punktu darbu, neiebilst attiecībā uz kaut kādām aktivitātēm, kuras mēs veicam, kuras mēs atbalstām, bet viņi arī neiesaistās. Un šajā grupā slēpjas liels potenciāls. Tieši šos cilvēkus mēs varam pārliecināt ar faktiem, ar stāstiem, ar redzamiem ieguvumiem. Viņi šobrīd nav pret mums. Mums nav jāiegulda milzīgs darbs, lai cīnītos ar viņu pretestību. Mums vienkārši viņi ir trusciņa jāsauklē, jāsamīļo ar informāciju, ar aizraujošiem stāstiem, ar sabiedrības drošību veicinošām aktivitātēm. Mums viņi ir jāpārliecina. Rēķinoties ar to, kas nu viņi ir, dodot viņiem informāciju tādā veidā, tādā formā, kas viņiem ir saprotama. Un tā trešā grupa, tā izaicinošākā, tie ir pretinieki. Tie ir cilvēki, tās ir grupas, kuri uzskata, ka HIV profilakses punktu darbība rada apdraudējumu. Bieži vien tie mēdz būt reliģiskie līderi, tie mēdz būt dažkārt vecāku grupas, tie mēdz būt vietējās kopienas iedzīvotāji, kuri dzīvo netālu no HIV profilakses punktiem, tie mēdz būt arī konservatīvi politiķi, tie mēdz būt vienkārši cilvēki, kuri nav papūlējušies, lai pietiekami izglītotos, bet viņi ir ar lielu iniciatīvu paust viedokli par kaut ko, un mēs labi zinām, ka tādam negatīvam viedoklim ir milzīga enerģija. Un tāpēc dažkārt tā izvēle vienkārši krīt par sliktu HIV profilakses punktiem. Tā teikt, nekā personīga dažkārt. Bet ar šiem cilvēkiem advokācija nozīmē dialogu, nevis konfrontāciju. Jebkurā gadījumā. Dialogs, nevis konfrontācija. Mēs skaidrojam, mēs klausāmies viņos, mēs palīdzam viņiem ieraudzīt citu perspektīvu.
Un kopā šīs 3 grupas atbalstītāji, neitrālie un pretinieki nosaka, cik viegli vai cik grūti būs panākt pārmaiņas. Gan tas, cik daudz ir katras grupas dalībnieku, gan tas, cik skaļa ir katra no šīm grupām, gan tas, cik ietekmīga. Un advokācijas spēks slēpjas tieši tajā, ka mēs saprotam katru no šīm grupām un mēs pielāgojam savu pieeju. Ar vieniem mēs sadarbojamies, citus mēs informējam, ar trešajiem mēs veidojam cieņpilnu dialogu. Atkal jau mēs neejam tajā vienā savā komunikācijas stilā, kas mums pašiem ērtākais, ierastākais un vieglākais. Mēs meklējam pieeju. Un tā veidojas tāda reāla, nevis deklaratīva ietekme. Lēmumu pieņēmēju un ieinteresēto pušu analīze balstās uz 2 ļoti vienkāršiem jautājumiem. Cik liela ir viņu ietekme un kāda ir viņu attieksme? Tas nozīmē, cik daudz cilvēks vai institūcija var ietekmēt lēmumus un vai viņš ir par, pret vai neitrāls. Un šo pieeju sauc par ietekmes attieksmes kartēšanu. Tā būtībā ir advokācijas politiskā karte. Instruments, kas ļauj saprast, kurš pieņem lēmumus, kurš palīdz, kurš kavē un kurš vēl ir pārliecināšanas ceļā. Kad šī karte ir izveidota, tu skaidri redzi, kur ieguldīt enerģiju, emocijas un komunikāciju, lai pārmaiņas notiktu reāli un ne tikai uz papīra. Šis modelis palīdz sadalīt cilvēkus un organizācijas pēc 2 lielumiem – ietekme, attieksme. Ietekme nozīmē spēju ietekmēt lēmumus. Tā var būt augsta ietekme. Tie ir tie cilvēki un organizācijas, kas var pieņemt vai bloķēt lēmumus. Piemēram, domas priekšsēdētājs. Vidēja ietekme. Tie ir tie cilvēki, kas veido sabiedrisko viedokli vai politisko virzienu, piemēram, komitejas vadītāji vai mēdīji. Un zemes ietekmes cilvēki vai organizācijas. Tie, kas var sniegt atbalstu, empātiju vai papildus informāciju, piemēram, aktīvisti, skolas vai vietēji uzņēmēji. Savukārt attieksme nozīmē nostāju pret HIV profilaksi un HIV profilakses punkta darbību. Un attieksme var būt pozitīva, cilvēks vai organizācija atbalsta un sadarbojas ar HIV profilakses punktiem. Attieksme var būt neitrāla, cilvēks gaida pierādījumus vai vēl nav izveidojis viedokli, un attieksme var būt negatīva. Cilvēks iebilst, apšauba vai pretojas HIV profilakses punktu darbībai vai HIV profilaksei kā tādai. Un, kad mēs apvienojam šos 2 lielumus, ietekmi un attieksmi, veidojas 4 tipiskas zonas. Augsta ietekme plus pozitīva attieksme. Cilvēki, kuri ir mūsu galvenie sadarbības partneri. Viņiem ir augsta ietekme un viņiem ir pozitīva attieksme. Mēs viņus praktiski uzreiz mīlam. Tad, kad jums nāk prātā, kuri ir jūsu augstas ietekmes pozitīvas attieksmes cilvēki, es ticu, ka jums uzreiz parādās smaids sejā. Tie ir tādi mūsējie. Tie ir cilvēki, ar kuriem ir jāsādā cieši roku rokā. Viņi ir jāiesaista, viņiem ir jādod balss un redzamība. Otra grupa ir tie, kuriem ir augsta ietekme un negatīva attieksme. Tā ir riska zona. Ar šiem cilvēkiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem un jārīkojas strateģiski gudri. Viņi var gan kavēt, gan veidot sabiedrisko uztveri pretēji mūsu mērķiem. Tas noteikti nav tas, ko mēs gribam. Un rēķinoties, ka viņiem ir nevien negatīva attieksme, bet arī augsta ietekme, iespējamība, ka viņi to darīs, ir gana liela. Trešā grupa ir cilvēki, kuriem ir zema ietekme un pozitīva attieksme. Kopienas atbalsts, mūsu sabiedrības balss. Viņi palīdz veidot uzticību un normalizēt sarunu par HIV profilaksi. Un tad ir cilvēki, kuriem ir zema ietekme un neitrāla attieksme. Šķietami cilvēku grupa, kuru mums gribas atstāt bez tādas īpašas ievērības, vai ne? Viņi neko īpaši nenosaka mūsu darbībām.
Viņi nav īpaši ieinteresēti mūsu darbībā, taču šī grupa var būt mūsu potenciālai sabiedrotie nākotnē. Un viņiem vajag dot vairāk informācijas, viņiem vajag pieredzi, viņiem vajag iedrošinājumu, viņus vajag iesaistīt mūsu darbībā, lai viņi redzētu un lai viņi noticētu tam, ka HIV profilakses punktu darbs ir vērtīgs, ir nozīmīgs. Un iespējams, kādā brīdī mēs viņus varam mainīt uz grupu zema ietekme, bet pozitīva attieksme, kas arī ir daudz. Šis režģis, kurā redzat kā piemēru mūsu sabiedrības potenciālo ietekmes cilvēku novietojumu, ļoti teorētiski, bez konkrētiem piemēriem, bet šādi sarežģējot savu vietējo sabiedrību, tas var būt ļoti noderīgi, jo tas palīdz arī saprast, kā tad mēs pārliecinām katru grupu. Un katrai grupai ir cits veids, kā mēs viņus pārliecinām. Tas nav tikai tāds teorētisks modelis, tas ir gluži praktisks modelis, kas jums palīdz arī pēc kāda laika izvērtēt, ka, hei, tā situācija ir mainījusies. Tie, kas iespējams bija ar neitrālu attieksmi, šobrīd mums ir ar pozitīvu attieksmi. Nu, vai arī kaut kas ir mainījies ne tajā virzienā, kas mums vēlams, bet arī tad tā ir informācija, ar kuru mēs varam strādāt. Piemēram, šeit jūs redzat, kā tas izskatās dzīvē, kur domas priekšsēdētājs mums ir ar augstu ietekmi, bet ar neitrālu attieksmi, un viņš ir pārliecināms ar drošības argumentiem. Sociālās komitejas vadītāji, kurai ir vidēja ietekme, bet pozitīva attieksme, mēs viņu iesaistām kā sabiedroto. Reliģiskā kopiena, kurā ir zema ietekme un negatīva attieksme, diemžēl, veidojam dialogu caur vērtībām, caur empātiju, caur cieņu. Sociālais dienests ar vidēju ietekmi un pozitīvu attieksmi veidojam partnerību atsevišķās situācijās, tajās, kur mēs varam vienoties. Un caur šīm situācijām veidojam attiecības. Un caur šīm situācijām, kur mums ir izveidotas attiecības, mēs ceram un darām labāko, ko varam, lai sociālais dienests ieraudzītu mūs kā tādus līdzvērtīgus partnerus un ieraudzītu HIV profilaksi kā vērtīgu sabiedrības drošības aspektu. Un policijas pārstāvis, kuram ir augsta ietekme, neitrāla attieksme. Meklējam kopīgo mērķi un tā droši vien, ka varētu būt drošība pilsētā. Šādas ietekmes attieksmes kartes palīdz redzēt to spēku laukumu, identificēt sabiedrotos un izvēlēties pareizo taktiku katram sarunu partnerim. Tā palīdz nevis vienkārši darīt vairāk, bet darīt gudrāk, jo advokācija ir par precizitāti un par efektivitāti. Un ietekmes attieksmes modelis dod šo precizitāti un efektivitāti. Šis modelis palīdz saprast, ar ko runāt vispirms, lai izmantotu savu laiku un enerģiju maksimāli jēgpilni. Jo, lai kā mums gribētos, mēs nevarēsim izdarīt visu, mēs nevarēsim strādāt uz visiem, un mums ir jādarbojas mērķēti. Šis modelis arī palīdz paredzēt pretestības punktus un jau iepriekš sagatavot pretargumentus, vēl pirms mēs ar tiem sastopamies. Tāpat arī šis modelis palīdz identificēt sabiedrotos un skaidri redzēt viņu lomu pārmaiņu procesā. Modelis palīdz izvēlēties komunikācijas valodu katrai grupai, tā, lai mūs ne tikai sadzird, bet lai mūs arī saprot. Mēs esam tie, kas ir ieinteresēti, lai mūs saprot. Mēs neesam ieinteresēti tikai pateikt. Mēs esam ieinteresēti, lai mūs sadzird un saprot. Piemēram, ar deputātiem mēs runājam drošības un ekonomikas valodā par sabiedrības labklājību, resursu efektīvu izmantošanu un iedzīvotāju drošību. Ar mediķiem mēs runājam par cilvēku veselību un sistēmiskumu, par prevenciju, par cilvēku kā veselumu, nevis diagnozi. Ar kopienām mēs runājam par uzticību, vērtībām, līdzjūtību. Jo tieši šajās kopienās var dzimt izpratne un līdzdalība. Un šādā veidā advokācija kļūst nevis plaša, bet precīza. Un tieši precizitāte ir tā, kas rada tādu reālu ietekmi. Ne tikai redzamu rezultātu, bet arī noturīgas pārmaiņas domāšanā. Jo, kā mēs sakām, ne visi, kas ir ietekmīgi, mūs atbalsta. Ne visi, kas mūs atbalsta, ir ietekmīgi. Un advokācijas uzdevums ir savienot šos abus. Un tieši šis savienojums starp ietekmi un attieksmi, starp varu un vērtībām, ir tā vieta, kur dzimst pārmaiņas.
Lēmumu pieņēmēju un ieinteresēto pušu analīze ir kā advokācijas karte. Tā palīdz orientēties sistēmā, noteikt spēka punktus un ieraudzīt sabiedrotos, kuri var palīdzēt pārmaiņām notikt. Un tā nav tikai teorija. Tā ir stratēģiska domāšana, kas nosaka, cik tālu aizies mūsu vēstījums un vai tas vispār tiks sadzirdēts. Tā ir prasme saglabāt savu pārliecību, vienlaikus atrodot kopīgu valodu ar varu. Un tieši šeit sākas tāda advokācijas māksla, vienlaikus būt skaidriem un saprotamiem, un tai pašā laikā drosmīgiem un cieņpilniem. Pirms runāt par pārmaiņām ir jāsaprot, kas tās var īstenot, un analīze ir advokācijas karte. Bez tās mēs nezinām, kur mēs ejam. Jo bez kartes var staigāt ilgi un skaisti, bet tas ir nogurdinoši. Bet mēs gribam nonākt līdz tam mērķim, un mums ir vajadzīga tāda karte. Kad mēs runājam par advokāciju, bieži vien tā pirmā asociācija ir par datiem, plāniem un argumentiem. Bet jau vairāk kā šodien esmu pieminējusi, ka patiesībā advokācija ir par to, kā mēs runājam par savu darbu. Jo vārdi veido uztveri. Un HIV profilakses punkts sabiedrībai nereti šķiet kaut kas svešs, kaut kas nesaprotams, kaut kas nērts. Un tieši komunikācija ar sabiedrību nosaka, kā sabiedrība mūs redzēs, kā sabiedrība ieraudzīs šo punktu, kā sabiedrības veselības risinājumu vai kā problēmu, no kuras gribas novērsties. Komunikācija ir advokācijas sirds. Un ja šis tilts, kas ir starp cilvēkiem, kuru mēs mēģinam veidot, starp cilvēkiem, kuri strādā ar datiem un cilvēkiem, kuri pieņem lēmumus, ja šis tilts nav drošs, tad informācija nesasniedz to otru krastu. Tā paliek kaut kur pa vidu, starp profesionāļu valodu un sabiedrības izpratni. Un tāpēc mums ir jāmācās runāt ne tikai precīzi, bet arī saprotami. Ne tikai faktos runāt, bet arī cilvēkos. Un jāmācās to darīt tā cilvēcīgi un mērķtiecīgi, lai pārliecinātu, nevis vienkārši informētu. Advokācija nav tikai oficiāli iesniegumi, protokoli vai vēstules domei. Advokācija notiek caur cilvēkiem, caur sarunām, kontaktiem un uzticību. Ja mēs gribam panākt pārmaiņas, mums ir jāmācās ne tikai rakstīt, bet arī runāt. Runāt ar tiem, kas lemj, ar tiem, kas baidās, ar tiem, kas nezina, runāt ar tiem, kas var palīdzēt. Un HIV profilakses punkta darbs pats par sevi jau ir komunikācija, vai ne? Jūs to zinat šobrīd jau vēl labāk nekā es. Un tas ir tilts starp cilvēkiem un politiku, starp ikdienas realitāti un lēmumiem, kas tiek pieņemti kabinetos. Un kad tu stāsti par to, ko tu redzi, kāpēc profilakse ir vajadzīga, tu jau dari advokāciju. Jautājums ir tikai par to, kā darīt to precīzāk, mērķētāk. Un bieži mēs runājam cilvēkiem tādā viņiem nesaprotamā valodā. Tāpēc sabiedrība bieži vien redz HIV profilakses punktus kā tādu marginālu projektu, nevis sabiedrības veselības un drošības risinājumu. Neviens cilvēks nepārliecinās tikai ar tekstu. Cilvēkus pārliecina attiecības, cilvēkus pārliecina uzticība un tāds skaidri redzams ieguvums viņiem pašiem. Tāpēc katra saruna, katra tikšanās, katrs skaidrojums, tas viss ir daļa no advokācijas. Jautājums tikai, vai jūs to redzat kā tādu kopējā plāna sastāvdaļu, vai jūs to integrējat savā advokācijas plānā, vai jūs šo plānu radīsiet, ja vēl līdz šim tas nav radīts. Cilvēki nevar atbalstīt to, kas viņiem nav saprotams. Un tas ir viens no pirmajiem advokācijas likumiem. Ja cilvēks nezina, ko tieši dara HIV profilakses punkts, viņš šo vietu, šo savu nezināšanas lauku aizpilda ar stereotipiem, aizpilda ar bailēm vai aizspriedumiem. Un tieši tāpēc HIV profilakses punktu uzdevums ir skaidrot, tulkot, paskaidrot vēlreiz, tik ilgi, līdz kļūst saprotams. Ziņai, jebkurai ziņai, kuru mēs nododam, ir jāspēj radīt 3 lietas. Sapratni, uzticību un emocionālo atsaucību. Jo tikai tad, kad cilvēks jūt, ka viņš saprot,
viņš sāk justies emocionāli droši. Un tikai tad viņš sāk mūs atbalstīt. Labi formulēta komunikācija var mainīt gan sabiedrības, gan deputātu attieksmi. Un dažreiz pietiek tikai ar vienu veiksmīgi mērķētu un precīzi noformulētu teikumu, kas pilnībā maina skatījumu. Nu, piemēram, nevis mēs strādājam ar riska grupām, bet mēs rūpējamies, lai infekcija neizplatās sabiedrībā. Nevis mēs palīdzam narkotiku lietotājiem, bet mēs palīdzam cilvēkiem atgūt drošību. Tas ir pilnīgi cits vēstījums. Tajā nav stigmas, tajā nav nosodījuma. Tur ir rūpes, cieņa un drošība. Un te ir vēl viens ļoti svarīgs princips – nerunāt tikai par HIV. Runāt par veselību, par drošību, par cilvēka cieņu, par lietām, kuras uz sevi attiecina katrs sabiedrības loceklis. Un lai cik mēs zinātu, ka tas darbs HIV profilakses laukā ir nozīmīgs, cik tas ir svarīgs un cik ļoti iespējams dažkārt HIV profilakses punkti ir, ja ne vienīgie, tad aktīvākie un pašaizliedzīgākie cīnītāji savā sabiedrībā šajā laukā, sabiedrība negrib to dzirdēt. Sabiedrība grib dzirdēt, kā priekš viņiem HIV profilakses punktu darbība būs labums. Lēmumu pieņēmēji sabiedrība, mediji un vietējā kopiena, katrs to realitāti redz citādāk. Katrs redz tikai kādu šīs realitātes daļu. Un advokācijas uzdevums ir savienot šīs daļas kopā, lai varētu ieraudzīt to kopējo bildi. Deputātiem vajag redzēt, kā HIV profilakses punkta darbība nozīmē drošību, sabiedrības kārtību, mazāk risku sabiedrībā. Mediķiem vajag redzēt, kā HIV profilakses punkti papildina kopējo veselības aprūpes sistēmu, kā HIV profilakses punkti iekļaujas tajā. Sabiedrībai vajag saprast, ka šis punkts nav par kādiem citiem cilvēkiem, par kādu marginalizēto grupu, bet tas ir par viņiem pašiem. Kāds viņiem ir labums no HIV profilakses punktu darbības. Tāpēc neviena ziņa, kuru mēs advokācijas ietvaros nododam, nevar būt abstrakta. Tā ir jābūt personiskai, cilvēcīgai un saprotamai. Jo tikai tad, kad sabiedrība saprot, ko mēs darām, tā mūs var atbalstīt. Kad mēs mainām valodu, mēs mainām reakciju. Un tas jau arī ir viens no advokācijas mērķiem. Mainīt ne tikai vārdus, bet mainīt arī domāšanu. Un laba advokācija ir kā tāds īss, bet spēcīgs stāsts. Tā nedrīkst būt tikai skaitļi vai fakti. Tā ir jāizskar vienlaikus gan cilvēka prāts, gan cilvēka sirds. Un tajā ir jābūt atbildēju uz 3 vienkāršiem jautājumiem. Kāpēc tas ir svarīgi mūsu cilvēkiem? Ko mēs vēlamies panākt? Un ko no tā iegūst pašvaldība un sabiedrība? Piemēram, HIV profilakses punkts palīdz saglabāt mūsu pilsētu drošu un veselīgu. Mēs vēlamies, lai pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu testiem un iekļauj mūsu darbu veselības stratēģijā. Tas nozīmēs mazāku infekciju, mazāku izdevumu un lielāku uzticību iedzīvotāju starpā. Šāda ziņa iedarbina gan saprātu, gan emocijas. Tā atbild uz jautājumu, kāpēc man personīgi, kāpēc tas ir svarīgi. Un tieši tas ir tas brīdis, kad cilvēks sāk klausīties ar interesi, nevis aizsardzību. Jo advokācija jau nav par to, ko mēs gribam pateikt. Tas ir vairāk par to, ko cilvēki spēj sadzirdēt, ko viņi spēj sadzirdēt un sajust šobrīdējā savā dzīves posmā. Fakti, kurus mēs piedāvājam, dod uzticamību, savukārt tie stāsti, kurus mēs liekam klāt, tie dod ietekmi. Dati parāda, ka problēma ir reāla. Tā ir reāla. Savukārt stāsti parāda, ka tā ir cilvēciska. Un abi kopā rada to, ko var saukt par pārliecinošu advokāciju. Tādu, kas runā jau vairāk kārt pieminētajā prāta un sirds valodā. Bet, kad mēs izmantojam citu cilvēku pieredzi, mums ir jābūt īpaši uzmanīgiem, jo advokācijas ētika sākas ar cieņu pret cilvēku, par kuru mēs stāstām. Katrs stāsts, kas izskan publiski, ir jāizmanto tikai ar cilvēka piekrišanu. Un tā nav tikai formalitāte, tā ir drošības garantija. Jo cilvēks, kurš uzticējies HIV profilakses punktam, ir pelnījis, lai viņa pieredze netiktu izmantota bez cieņas un atbildības. Un runājot par cilvēkiem, mēs arī mainām valodu. Mēs nesakām narkotiku lietotājs.
Mēs sakām cilvēks, kurš meklē drošību un palīdzību. Mēs nesakām riska grupa. Mēs sakām cilvēki, kuriem šobrīd ir grūtāk piekļūt veselības aprūpei. Šī ir valoda, kas veido uzticību sabiedrībā. Tiem, kuri nav mūsu tiešās sadarbības partneri, mūsu tiešie sadarbības cilvēki. Vienlaikus šī ir valoda, kas ir maksimāli cieņpilna arī attiecībā pret cilvēkiem, ar kuriem mēs ikdienā strādājam. Un sabiedrībai mēs nestāstām par problēmām, mēs nestāstām, ar ko šie cilvēki sastopas par viņu grūtībām. Mēs stāstām par viņu spēku, mēs stāstām par viņu pārmaiņām, mēs stāstām par viņu izturību. Un tas arī parāda tādu milzīgu advokācijas spēku, vienu no cilvēcīgumu. Un šajā brīdī gribas arī mazliet pieskarties vienam tādam principam, kas pēc manas personīgās pārliecības ļoti nozīmīgs, gan runājot ar sabiedrību par mūsu darbu un par cilvēkiem, ar kuriem mēs sadarbojamies, gan arī runājot ar šiem cilvēkiem. Gribu runāt par principu Language Matters, valoda ir nozīme, kas ir viens no nozīmīgākajiem principiem advokācijā un arī visās palīdzošajās profesijās kopumā. Jo mēs nerunājam tikai vārdus, mēs runājam realitāti. To realitāti, kas ir mūsu prātos, kāda tā ir noformējusies, un tādu mēs to arī laižam pār savām lūpām. Taču katrs vārds, ko mēs lietojam, ietekmē arī to, kā cilvēks veido savu realitāti un savu uztveri par sevi. Tāpēc tāda nenosodoša, nebirkojoša valoda ir personcentrētas pieejas pamats, un katrs no mums šeit klātesošajiem, kas ir sociālās jomas speciālisti, zina, cik tas ir nozīmīgi. Tā ir pieeja, kas balstās cieņā, cilvēka vērtībā un viņa stiprajās pusēs. Un tā ir pieeja, kas arī atvieglo mūsu darbu. Ja mēs šādi raugāmies uz saviem klientiem, saviem sadarbības cilvēkiem, tad mēs lielā mērā padarām savu ikdienu vieglāku un vienkāršāku panesamu. Jo mēs redzam perspektīvu, mēs neredzam tikai tās grūtības, ar ko mēs sastopamies. Tāpēc tas, ko es gribu jūs aicināt, lai jūs katrā sarunā un katrā dokumentā un katrā publiskajā runā pajautājiet sev, vai tas, ko es saku, tad, ja cilvēks, par kuru es runāju, to dzirdētu, viņu stiprinātu vai gluži pretēji vājinātu. Un dažkārt ir ļoti vērtīgi padomāt, kā būtu tad, ja manas rakstītās vēstules, manus ziņu sižetus, manas sarunas ar kolēģiem dzirdētu mūsu sadarbības cilvēki, tie, kurus mēs devējam par klientiem. Vai mūsu valoda mainītos? Vai tā būtu citādāka? Jo tieši šis jautājums, kā mana valoda ietekmē cilvēku, ir ļoti būtisks, manuprāt, pēc ņemot vērā to, ar kādu klientu auditoriju mēs sastopamies, ar to, cik ievainoti jau šie cilvēki ir, ar to, cik ļoti traumēti viņi jau ir. Un man vienmēr licies ļoti personīgi, un gribu iedrošināt arī jūs, lai mēs neesam tie, kas turpina šo traumēšanas un ievainojuma stāstu viņu dzīvēs. Bieži mēs domājam, ka valoda ir tikai semantika, tikai vārdi un teikumi, bet patiesībā valoda ir uzvedības un attieksmes instruments. Tā ne tikai atspoguļo realitāti, tā arī veido realitāti. Un tad, kad mēs runājam par cilvēkiem noteiktā veidā, viņi sāk uzvesties atbilstoši tam, ko no viņiem sagaida sabiedrība. Jūs zināt, mums arī sabiedrībā ir tādi teicieni, kas pasvītro šo pieeju. Ja mani sauc kaut kādā noteiktā vārdā, kādā brīdī es varu noticēt tam, ka es tāda esmu un atbilstoši arī uzvesties. Jo valoda var būt robeža, bet tā var būt arī tilts starp to, kā cilvēku redz sabiedrība un to, kā viņš ir ceļā uz to, lai atgūtu pats sevi. Un šeit droši vien, ka vērts arī mums katram pāanalizēt un saprast, kāda tad ir tā valoda, ko mēs lietojam ikdienā, domājot par cilvēkiem, ar kuriem mēs sadarbojamies. Jo es zinu, ka vairāk no jums arī ir apguvuši Eiropas profilaks programmu mācības, kur Eiropas labā prakse saka, ka mums būtu jālieto tāds jēdziens kā cilvēks ar vielu lietošanas traucējumiem vai cilvēks ar procesu veikšanas traucējumiem. Bet šķiet, ka mēs esam vēl ļoti tālu līdz šim, jo
Dažkārt profesionāli sabiedrībā joprojām tiek lietots nevien tāds jau pieņemošāks vārdu virknējums kā cilvēks ar atkarību, bet, piemēram, atkarīgais. Vai joprojām arī profesionāli vidū es dzirdu skanam vārdu alkoholiķis vai kādus citus vārdus, kas ir vēl vairāk diskriminējoši un cilvēka vērtību mazinoši. Tāpēc, jā, es nezinu, vai jūs esat gatavi sekot Eiropas labajai praksei un teikt cilvēks ar vielu lietošanas traucējumiem. Bet, ja tas priekš jums vēl ir tāds tāls mērķis, uz ko ir jāaiziet un tam ir jānobriest, un tas ir tikai dabiski, tas ir normāli, ja tas nemainās vienā dienā, tad es aicinu vismaz apsvērt, ka varbūt jūsu leksikā var tikt ieviests vārdu savienojums cilvēks ar atkarību. Tad cilvēks, kuram ir noteikta problēma. Nevis atkarīgs cilvēks, kur šis vārdu savienojums pasaka, ka tas arī ir viss, ko es varu pateikt par šo cilvēku. Nevis hivinieks, lai cik tas šausmīgi skanētu, bet joprojām mūsu leksikā šis jēdziens ir, bet cilvēks, kurš ir inficēts ar HIV. Tā valoda veido realitāti, pavisam noteikti. Turpinot par komunikāciju pēc šīs mazliet emocionālās pauzes. Advokācijas ziņu mēs izplatām dažādos virzienos, un katram no tiem ir sava valoda, mērķis un noteikts tonis. Un deputātu komisijās mēs runājam par faktiem, par drošības argumentiem. Vietējiem medijiem mēs stāstam cilvēku stāstus ar redzamiem rezultātiem. Sociālajos tīklos galvenais ir īsums, emocijas un vizuāls noformējums. Mēs strādājam uz visiem šiem kanāliem, bet vienlaikus arī atceramies to, ka ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ka ziņa ir vienota visos šajos kanālos. Tā ir dažāda savās formās, bet idejiski tā ir vienota. Advokācijas komunikācijā ir ārkārtīgi svarīgi pielāgot valodu auditorijai, un šī ir emocionālās inteliģences valoda advokācijā ir spēja saprast, kā cilvēki uztver informāciju un pielāgot to savu vēstījumu. Jo efektīva komunikācija nav tikai skaļums. Tās ir attiecības. Jo mēs neveidojam kampaņu. Atcerieties, advokācija nav kaut kas īstermiņa, kaut kas vienreizējs. Tā nav akcija. Tas ir plānveida process. Un mēs caur šo plānveida procesu veidojam uzticību. Mēs atceramies, ka galvenais princips ir vienkāršs, bet ļoti, ļoti spēcīgs. Advokācija sākas tur, kur divi cilvēki sadzird viens otru. Runājot par advokāciju, mēs nevaram nerunāt par stigmu, un jau mazliet šim pieskārāmies, jo stāsts par advokāciju bez stāsta par stigmu ir neiespējams. Stigma ir viens no tiem klusajiem, bet spēcīgiem šķēršļiem, kas ikdienu ir HIV profilakses punktu un HIV profilakses punktu darbinieku realitāte. Reti, kad mūsdienās stigma izpaužas kā tāds atklāts uzbrukums vai aizliegums. Daudz biežāk tā ir tāda klusēšana, aizspriedumi vai izvairīšanās. Cilvēki izvairās no tēmām, kas viņiem šķiet neērtas. Deputāti izvairās no jautājumiem, kas ir nepopulāri. Sabiedrībā pastāv viedoklis, ka tie cilvēki jau paši ir vainīgi. Un advokācijā stigmas pārvarēšana nozīmē nevis aizstāvēšanos, bet fokusa maiņu. Jo tikai tad, kad mēs mainām skatu punktu, mēs mainām arī sabiedrības reakciju. Un tur arī sākas advokācija nevis cīņā pret kaut ko, bet sarunā par kaut ko. Stigma nav tikai attieksme, tā ir vesela sistēma, tā dzīvo cilvēku prātos, tā dzīvo politiskos lēmumos, tā dzīvo institūciju praksēs, mēnešiem un gadiem iestrādātās. Un HIV profilakses punktu darbinieki to izjūt ikdienā. Kad sabiedrība saka, mēs negribam punktu savā mikrorajonā, kad deputāts apšauba, vai tiešām mums ir vajadzīgs šāds pakalpojums, vai kad finansējums HIV profilakses punktiem tiek samazināts, ierobežot budžeta ietveros, jo tas tāds jūtīgs jautājums. Tā visa ir HIV profilakses punktu darbinieku realitāte. Un mēs saprotam, ka
stigmas mazināšana advokācijā nozīmē mainīt sarunas rāmi no kāpēc viņi tā dara uz ko mēs kopā varam darīt, lai šo situāciju mainītu. Jo tā ir saruna, kas nevis kādu šķir, bet gan mēģina apvienot, mēģina rast to kopīgo skatu punktu, kur mēs, kā HIV profilaks punktu darbinieki, varam rast šo te kopīgo skatu punktu ar kādu, kurš šobrīd vēl ir tas, kuru mēs identificējam kā stigmatizējošo. Lai justos pārliecinoši runājot par jautājumiem, kur mums kāds ir jāpārliecina, ir noderīgi sagatavot tādu tā saucamo pretargumentu banku, tādus īsus, skaidrus un pierādāmus teikumus, kurus jūs varat izmantot jebkurā sarunā. Piemēram, profilakses punkts nevis pievelk narkotiku lietotājus, bet pasargā pārējos no infekcijas un adatu atkritumiem. Vai, piemēram, katrs novērsts HIV gadījums pašvaldībai nozīmē tūkstošiem eiro ietaupījumu ārstēšanā? Vai mūsu darbs nozīmē, ka bērni neredz šķirces un adatas rotaļlaukumos? Vai arī profilakse ne tikai palīdz cilvēkiem, tā pasargā visu kopienu? Šie teikumi darbojas, jo tie ir mierīgi, faktiem pamatoti un vieglāk saprotami nekā sarežģīta statistika un emocionāli aicinājumi. Tie parāda, ka mēs neuzbrūkam, bet skaidrojam. Un tieši šis mierīgais pārliecinošais tonis rada uzticību gan sarunā ar iedzīvotājiem, gan ar deputātiem, gan ar medijiem. Tā ir advokācijas komunikācijas būtība runāt tā, lai cilvēki gribētu klausīties, nevis aizstāvēties. Stigmas situācijās visefektīvākais ir princips neapstrīdi cilvēku, apstrīdi mītu. Kad kāds saka, ka tie cilvēki paši ir vainīgi, mēs nesakām, ka viņa prāta spējas ir ierobežotas un viņš nav informēts. Mēs sakām jā, un tieši tāpēc mēs strādājam, lai viņi būtu drošībā un infekcija neizplatītos tālāk. Kad kāds saka, ka viņš nevēlas, lai HIV profilakses punkts būtu viņa rajonā, mēs sakām tieši šī punkta dēļ jūsu rajons būs drošāks, nevis apdraudētāks. Šāda pieeja maina sarunas enerģiju. Mēs neuzvaram, mēs nemēģinam panākt uzvaru šajā strīdā. Mēs pat neveidojam strīdu. Mēs pārorientējam no personiskās pieredzes, kas ir katram cilvēkam, uz tādu kopīgu risinājumu. Un kas nozīmīgi vienmēr ir saglabāt cieņu. Cilvēks, kurš saka nē kaut kam, bieži vien to dara bailēs un nezināšanā. Un tieši tāpēc cieņpilns tonis bieži vien atver durvis, ko arguments viens pats nevar izdarīt. Advokācijas spēks ir nevis skaļumā, bet spējā saglabāt mieru un cieņu, arī tad, ja saruna ir neērta. Lai saprastu, kā ar stigmu strādāt, ir svarīgi redzēt, ka tā pastāv 3 līmeņos – individuālā, kopienas un institucionālā. Un šis te individuālais līmenis, kurā cilvēks jūtas vainīgs, apkaunots un baidās meklēt palīdzību. Šeit HIV profilakses punktu loma ir radīt drošu telpu, visās šī vārda izpratnēs, tad vidi, kur cilvēks jūtas pieņemts, nevis notiesāts. Un katrs HIV profilakses punktu darbinieks šajā brīdī kļūst par tādu pretstatu stigmai, ar savu personību, ar savu attieksmi, par drošības un cieņas avotu. Kopienas līmenī stigma izpaužas sabiedrības stereotipos un aizspriedumos. Tas nav mūsu pienākums par viņiem rūpēties, vai tie cilvēki paši izvēlējās šo ceļu. Šeit advokācijas mērķis ir mainīt sabiedrības valodu un uztveri. Mēs parādām, ka profilakses punkts nav par viņiem, par kādiem citiem cilvēkiem, par kādu noteiktu grupu. Mēs parādām, ka tas ir par mums visiem, par drošību, par bērniem, par sabiedrību kopumā. Un mainot sabiedrības stāstu, mēs mainām arī sabiedrības attieksmi. Trešajā institucionālajā līmenī stigma izpaužas kā sistēmiska nevērība. Finansējuma trūkums HIV profilakses punktiem, pakalpojuma nepieejamība, formālas barjeras, kas liedz sasniegt tos, kam būtu visvairāk nepieciešams. Un šeit advokācija kļūst par tādu politisku darbu. Mainīt noteikumus, iekļaut profilaksi pašvaldību un valsts plānos, nodrošināt pakalpojumu ilgtspēju. Un tikai redzot visus 3 līmeņus kopā, mēs saprotam, ka stigma nav tikai emocija. Tā ir sistēma, kas prasa sistēmisku risinājumu. Stigmu nevar salauzt, bet sarunu var pārorientēt. Un tas nozīmē mainīt valodu,
un rāmējumu. Un runāt nevis par morāli, bet par veselību un drošību. Nevis tie cilvēki dara nepareizi, bet mums visiem jādzīvo drošā pilsētā. Nevis HIV profilakses punkts strādā ar riska grupām, bet HIV profilakses punkts novērš infekciju izplatību, aizsargājot bērnus, ģimenes un sabiedrību. Un, ja saruna tiek pārorientēta šādā valodā, cilvēki sāk klausīties, nevis aizsargāties. Jo šī valoda, kas iedarbina kopības izjūtu, tā nešķir, bet vieno. Tā pārvērš bailes par izpratni, aizspriedumus par dialogu un nosodījumu par atbildību vienam pret otru. Stigmas situācijās visvērtīgākais instruments ir mierīga, pārliecinoša klātbūtne. Advokāts nav tas, kurš strīdas, viņš ir tas, kurš palīdz sarunai notikt. Atceries, klausīties ir tikpat svarīgi kā runāt. Empātija pārliecina labāk nekā loģika. Un cieņa rada uzticību arī tad, kad viedokļi atšķiras. HIV profilakses punktu darbinieki bieži ir pirmie, kas sabiedrībā runā par šīm tēmām. Tas nozīmē, ka viņi ir tilts starp zināšanām un bailēm. Un katru sarunu var izmantot kā iespēju mazināt spriedzi, palielināt izpratni un normalizēt tēmu. Pat viena mierīga, cieņpilna atbilde var mainīt sarunas toni un cilvēku attieksmi. Mēs nevaram uzreiz izmainīt sabiedrības domāšanu, bet katru reizi, kad mēs runājam ar cieņu, mēs pamazām mainām to, kā sabiedrība redz šo darbu. Šī ir ilgtermiņa advokācijas būtība, nevis uzvarēt diskusiju, bet mainīt attiecības. Un katra cieņpilna saruna ir mazs solis uz sadarbību, uz tādu sabiedrību, kurā stigma vairs nav noteicošais, kurā stigma nevalda pār cilvēku attiecībām un attieksmēm. Jo stigma jau nav tikai aizspriedums, tā ir bailes un neziņa, kas atņem cilvēkiem drošību. Un tieši tāpēc advokācijas mērķis ir pārvērst šīs bailes sapratnē. Un atceramies, ka iebildumi, kurus mēs dzirdam, tie nav uzbrukums. Mēģinam tos tā neuztvert. Tie ir uzaicinājums skaidrot un nevis aizstāvēties. Jo tikai tad, kad mēs ieklausāmies un atbildam ar empātiju, saruna kļūst par ceļu, kļūst par tiltu, nevis par sienu. Empātija kopā ar faktiem rada uzticību, un katrs dialogs par HIV profilakses punktu darbu ir neliels, bet nozīmīgs solis pretī tam, lai profilakse tiktu uztverta kā normāla, kā pieņemama sabiedrības daļa. Un kādreiz teica kāds HIV profilakses punktu darbinieks, stigmu nevar apklusināt, to var tikai pārrunāt, līdz tā pārtop sapratnē. Un tieši tur, šajā pārrunāšanā un sapratnes punktā sākas īsta advokācija. Tā, kas nevis aizstāv, bet atver. Tā, kas nevis nosoda, bet iedvesmo. Un nevis šķir, bet savieno cilvēkus kopīgā rūpē par drošību, par cieņu. Un es ticu, ka jūs esat šajā laukā, un es ticu, ka jūs zinat, un es ticu, ka jums ir kādi savi pieredzes stāsti, ar kuriem jūs gribat padalīties. Vai jums ir kāds jautājums, kuru jūs gribat mums šobrīd uzdot, kas arī pavisam noteikti parādīs jūsu pieredzi, kam jūs esat gājuši cauri līdz šim? Es ticu, ka tur ir daudz emociju, un es labprāt dzirdētu to, kas jums ir vaicājums, kas jums ir komentējums vai piebilstams. Nu, ko, paldies, jāsaka Madarai šajā brīdī. Tik tiešām, ja te būtu zāle klātienē, es domāju, visi skaļi aplaudētu un pelnītu, jo ļoti izvērsti, ļoti arī cilvēcīgi un ar tādiem pieredzes praktiskiem padomiem, kā risināt šīs lietas dažādos līmeņos. Ir daži jautājumi ienākuši no auditorijas. Šeit ir viens jautājums. Man liekas, ka advokācija HIV profilaksē ir nosacīti vieglāka, saprotamāka sabiedrībai, medijiem un deputātiem, bet izaicinājums ir kaitējuma mazināšana, piemēram, šļirču maiņa. Un šeit raksta cilvēks. Man ir sajūta, ka to nedaudzi saprot un tikai daži gatavi atbalstīt un nesaista to ar HIV vai hepatīta profilaksi, kā pamatot šļirču maiņu, jo nereti tiek traktēts tas, ka ja izdalīs šīs šļirces, tad tas būs kā narkotika lietošanas atbalsts faktiski.
Jā, paldies. Ar šo jautājumu no šo situāciju sastapušies, manuprāt, ir visi HIV profilakses punkti. Un tik tiešām, jā, dažkārt mums ir vieglāk pamatot darbu HIV profilaksē tādā tiešā veidā, tāpēc, ka argumentus vienkāršāk atrast, vai ne? Mēs varam ieraudzīt, ka cilvēki, kas ir, kuri ir inficēti, tas ir noticis dažādu citu apstākļu rezultātā, vai tā ir bijusi kāda cita cilvēka ļaunprātīga rīcība, savukārt attiecībā uz narkotiku lietotājiem. Visbiežāk sabiedrības attieksme ir tāda, kā jau es arī minēju, pats vainīgs, pašā atbildība, un mums nav nekādā veidā šajā jāiesaistās. Šeit, kā jau es vairāk kārt sacīju, mēs ejam no tādas sabiedrības drošības redzes punkta. Mēs saprotam, kādā situācijā ir cilvēks. Ja viņam ir mazi bērni, tad mēs runājam ar viņu par bērnu drošību, par to, ka bērni varēs brīvāk uzturēties dažādās parkos un bērnu rotarī laukumos, jo kaitējuma mazināšana paredz, kā jūs zinat arī to, ka tiek savāktas šīs izlietotās šļirces un tās neatrodas sabiedrībā publiski pieejamās vietās. Ja tas ir cilvēks, kuram ir pusauģu vecuma bērni, tad mēs varam runāt par to, ka kaitējuma mazināšana kā tāds process ir arī vērsts uz profilaksi pavisam noteikti, un šajā gadījumā mēs strādājam arī uz to, lai nepilngadīgās personas netiktu iesaistītas dažādās nelikumīgās aktivitātes un, protams, arī narkotiku lietošanā. Tāpēc, jā, saprotot, kas ir šī cilvēka aktualitāte un attiecībā uz sabiedrību kopumā, kaitējuma mazināšana ir par drošību. Tā pavisam noteikti ir par drošību. Te vēl kāds arī jautājums, vai varat minēt kādu piemēru, kad advokācija tomēr nav izdevusies, un varbūt tieši atskatoties ir pagājis kāds laiciņš un var vieglu, varbūt pat tādu jau vēsāku prātu analizēt to un saprast, kas īsti bija tās kļūdas, kādas pieredzes stāsts. Jā, domājot par savu personīgo pieredzi, es domāju, ka man ir neizdevušās visas tās advokācijas plāni, kurus es neesmu īstenojusi. Drīzāk tā, jo šobrīd no šīs pozīcijas, kad es labāk pārzinu situāciju un labāk saprotu lēmumu pieņēmēju pusi, es daudz labāk varētu īstenot kādas advokācijas darbības, jo es biju tādā tipiskā situācijā, kad pēc manas pārliecības bija kāds noteikts atbildīgais, kurš pieņem lēmumus, un ja viņš nepieņēma mums vēlamu lēmumu, tad es vienkārši tā kā drusciņā saskumu vai apvainojos, bet tas nebija plānots process, tas nebija organizēts process. Mēs vienkārši darījām maksimāli labāko, ko mēs varējām. Mēs to darījām labi, maksimāli labi parādījām savu darbību, bet es neteiktu, ka tā bija veiksmīga advokācija, tāpēc, ka tur iztrūka atsevišķu elementu, kurus šobrīd redzu kā ļoti nozīmīgus. Varbūt arī tad var padalīties, kā vispār saglabāt savu motivāciju procesā, kas nav nedz vienkārši, nedz ātras. Bieži vien kaut kādu efektu var sagaidīt tikai pēc ilgāka laika nogriežņa un tām, kā saka, kritiskās masas pilītēm tai traukā ir jāsavācas gana daudzām, vai šeit ceļā tiešām nezūd motivācija? Man grūti runāt par motivācijas zudumu, jo es esmu ļoti motivēta personīgi, tāpēc man droši vien, ka būtu jāiekāp pavisam citās kurpēs un jāmēģina saprast, kā tas ir. Pēc manas pārliecības, ja es redzu sava darba jēgu, ja es ticu tam, ko es daru, tad ir svarīgi, protams, kaut kad sasniegt to lielo tālējo mērķi, kas ir ticis uzstādīts. Vienlaikus ir ļoti nozīmīgi arī ieraudzīt, kā katras dienas rīcības, kā tām arī ir jēga, kā tām ir nozīme. Un HIV profilakses punktos darbība kā tāda, manuprāt, ir absolūti jēgpilna, ko dažkārt HIV profilakses punktu darbinieki paši nepamana, jo ir ļoti daudz jomu mūsu sabiedrībā, kur cilvēki nestrādā, lai palīdzētu kādam, lai kādu atbalstītu. Un būtībā HIV profilakses punktu darbinieki ir tādā privileģētā situācijā, jo viņi atrodoties darba vietā, vienlaikus var darīt kaut ko ļoti labu sabiedrībai. Viņiem nav ārpus darba vēl jāmeklē iespēja dot savu ieguldījumu sabiedrībā. Šeit arī vēl ienāk jautājums, vai pat vispirms pateicība no auditorijas. Paldies, Madara, par šo prezentāciju, tā arī stāv rakstīts. Bet te arī ir jautājums, vai jūs pieredzē ar pašvaldības iepirkumu izmaiņu pamatošanas advokāciju ir kāda tāda gadījuma, kad, piemēram, Rīgā iepirkuma galvenais subjekts ir INL, mainītais šļirču skaits. Realitātē jau ilgāku laiku prevalēs seksuālais infekciju pārnešanas ceļš, un iepirkumos būtu jāakcentē arī apmeklētāju, ne tikai klientu sasniegtais skaits, rezultatīvie rādītāji. Varbūt šeit arī ir jautājumā minēts dalām divās daļās tad šo iepirkumu.
Iespējams, no otras puses, es saprotu, ka šajā brīdī tiek reaģēts uz iepirkumu, kurš kāds ir, tāds ir, vai ne? Bet tajā brīdī, kad mēs sastopamies ar iepirkumu, kura noteikumi mūs neapmierina un kuri mums šķiet nav atbilstoši realitātei, mēs varam arī apstrīdēt. Protams, tas ir darbs, tas ir tāds noteikts lauka ieguldījums, resursu ieguldījums, bet to var darīt. Ja šis apstrīdēšanas process neizdodas, vienmēr var arī nākt ar ierosinājumiem, kādam būtu jāizskatās nākamajam iepirkumam. Protams, mēs ar to zaudējam vismaz gadu, bet ir noteikts rīcības, ko var darīt arī proaktīvi, ne tikai pēc tam, kad mēs piedzīvojam to, ka, šis iepirkums neatbilst realitātei. Un šo faktoru pavisam noteikti var pierādīt. Jā, šeit mums ļoti labi parādās, ka datiem ir nozīme un statistikai ir nozīme. Te vēl viens jautājums ir ienācis, tas tāds, klasiski manā lauciņā ir trāpījis, bet es ar interesi noklausīšos arī, Madara, jūsu viedokli. Ja, piemēram, pēc saskarsmes ar mediji ir veikuši nekorektu rakstu, kas izkropļo sniegto informāciju, un principā beigās parādās kā melnais PR vai sabiedriskās attiecības, kādi ir labākie soļi, lai to neutralizētu? Lai gan saka, ka arī melnais PR ir labs, ja vien šis vārds vai jēga izskan, bet vai tas tā ir arī mūsu gadījumā? Šis ir jautājums. Manuprāt, divi jautājumi. Viens par rīcību. Tas, kā es esmu centusies novērst šādas situācijas līdz šim un cenšos darīt arī joprojām, es vienmēr lūdzu, lai, ja tas ir raksts, tad ļoti vienkārši. Es lūdzu, lai pirms publicēšanas to ar mani saskaņo. Es esmu gatava strādāt arī vakaros brīvdienās, lai izietu cauri, pārliecinātos, ka saturs ir korekts. Tāpēc rakstu situācijā man grūti iedomāties situāciju, kur man kāds atteiktu vai, ja vienreiz aizmirst atsūtīt, tad mēs gluži vienkārši nākamreiz domājam par to, kā mēs sadarbojamies ar šo žurnālistu. Es nedomāju, ka HIV profilaks punktu gadījumā melnais PR ir labs PR. Mums ir pārāk maz, HIV profilaks punktiem ir pārāk maz iespējas paust savu viedokli, parādīties medijos, lai varētu domāt, ka uz tā kopējā lauka jau tad, lai vēl kaut kāda piešprice, kā melnais PR arī tam visam palīdz. Visbiežāk jau tā informācija, kas parādās par HIV profilaks punktiem, viņai ir jābūt ļoti tādai mērķētai un precīzai un sabiedrības domu pozitīvā veidā formējošai. Tāpēc kā rīkoties, runāt, šo mediju pārstāvjiem mēs esam cilvēki, mēs vienmēr varam par šo sarunāties un nākamreiz darīt citādāk. Te es arī varu absolūti tikai piebalsot, jo tur arī jānošķir vairākas lietas. Es kā žurnālists uzreiz varu teikt, fakti ir fakti. Par tiem varam kaut vai tiesā galā strīdēties. Tātad, ja ir faktiskās kļūdas, pilnīgi mierīgi likums arī to pārēdz, pieprasām atsaukt informāciju, labot līdzvērtīgā apjomā, publicitātes apjomā un tā tālāk aizsniegt auditoriju ar korektu, labotu informāciju. Ja tur jau sāk parādīties viedokļu, vai ne, kaut kādas nokrāsas vai pazīmes, tad tas ir jau tāds ētiskas dabas jautājums. Un tieši tāpat ir jāvēršas pie mediju, jārunā un jāceļ ārā šie gadījumi. Un savos maksimāli arī tajos tiešos komunikācijas kanālos šie gadījumi, kā tā nepareizā, nelabvēlīgā prakse ir jāizgaismo, lai kaut kādā mērā arī izglītotu un audzinātu arī varbūt tos aroda brāļus un māsas, kuri nav korekti veikuši savu darbu. Bet vēl kāds arī no manas puses, Madara prezentācijā vairāk kārt izskanēja, ka ir vietas un brīži, kad tām emocijām vajag tomēr atstāt kaut kādu tādu, fona lomu, sauksim to tā, kur datiem ir jāprevalē, vai ne? Bet kā reiz medijos jau parasti tās ziņas, kas ir ar emociju, vai ne? Tās uzrunā, tās aizskar sirdis, tās iedod kaut kādu jēgu, tā kā grūti varbūt pat ir nošķirt, kad dodam vārdu emocijām un kad mēģinam pārliecināt ar tiem datiem un faktiem. Zini, kā šeit tas stāsts par tiem ar ko mēs pie kā vēršamies. Pie mēdījiem pavisam noteikti ar cilvēku stāstiem. Jā, tas ir tas, kas vienmēr ļoti labi nostrādā. Vienlaikus ļoti, ļoti arī uzmanīgi un jūtīgi par šo. Jo man arī personīgā pieredze ir bijusi ļoti dažāda. Nerunājot par tādu nekorektu mediju rīcību, vairāk par neapdomīgu runātāju rīcību. Jo kaut kādā brīdī cilvēkam liekas, ka viņš ļoti, ļoti grib padalīties ar šo savu stāstu, viņš grib iedvesmot, ietekmēt kaut kādu sabiedrības daļu, bet viņš neapsver to, cik ļoti viņa stāsts būs atpazīstams, ja tas ir anonīmi, un viņš pēc tam sastopas ar to, kāda daļa sabiedrības viņu ir tā kā atšifrējus, ja tā var teikt. Un atpakaļ jau nepaņems tādā brīdī, un tad ir ārkārtīgi skumji un grūti. Tātad fakti plus stāsti arī veids šo ietekmi, tas arī ir paņemts no prezentācijas kā viela pārdomām, kas vismaz man ļoti, ļoti aizķērās. Es teiktu, ka
šajā brīdī visiem nedaudz vajag ievilkt elpu, varbūt uzpildīt kafijas krūzes. Mēs būsim atpakaļ darba grupas formātā, bet tur jau bez ieraksta. Pulksten 12:45 tiekamies atpakaļ šeit pat šajā platformā, bet no šīs teorētiskās daļas gan mēs atvadāmies, un ieraksts ar to arī ir noslēdzies. Un vēlreiz paldies, Madara, par vērtīgu un izvērstu prezentāciju. Ar prieku.